Vakarpusē sētā iebrauca negaidīts viesis – Anita. Jāņu vakar ielūgums paciemoties nebija aizmirsts. Silva, arī Katrīna par apciemojumu bija pārsteigtas, un reizē arī priecīgas, jo nomācošajā ikdienā kāds cilvēks no ārpasaules nav par skādi. Valda prieks, tur jau lieki būtu ko komentēt. Ērti iekārtojusies ierādītajā istabā, Anita pēc tam pievienojās pie vakariņu galda. Pārstāstīti tika pilsētas jaunumi un notikumi. Rudolfam tagad daudz darāmā, bet viņai pelnītas vasaras brīvdienas. Abi ar vīru nolēmuši, ka nav ko rīt putekļus pilsētā, tāpēc esot atbraukusi palpot svaigo lauku gaisu. Cerams, nevienam nekas nav pretī. Vai dieniņ, nē, protams, atpūties, sakopo spēkus, teica Silva. Varēsi paauklēt mazo Anniņu, strebjot putru, teica Katrīna. Vai pabaudīt pļavu skaistumu. Savu pieckapeiku iesprauda Valdis, tā zīmīgi paskatoties uz ciemiņu. Ar darbiem viešņu neapgrūtināja, jo viņa tak no pilsētas, vai mācēs šos lauku darbus, ka nepārprot, padomās, ka tos dot, lai pasmietos par viņas nemākulību. Tāpēc Anitas rīcībā bija nesteidzīga atpūta un bauda, ko sniedz vasara. Tā lēni, pamazām kā pitons tinās ap Anitu Valdis. Viņš ļoti labi saprata, ka tak nevar gāzt dāmu tā uzreiz slīpi pļavā. Vajag kā balodim padūdot pie auss. Galva viņam strādāja. Lai nav lieku aizdomu, tad jāsāk vairāk pievērst uzmanības sievai un meitai. Līdz šim varēja atrunāties, ka visa par daudz, noguris. Velns, ka Katrīna nepārprot un nedod mājienus, ka viešņai pēc pāris dienām jādodas prom, ļaujot atpūsties Valdim. Jo vairāk par visu manēji uztrauc, lai man būtu labi. Tāpēc jāievelk gaiss kā pirms lielās dziesmas un jāsāk rīkoties. Jau vakarā Katrīnas istabā uz galda vāzē savu skaistumu rādīja pļavas dažādās puķes. Pasniegšanas brīdis bija tik salkani lipīgs kā mušpapīrs. Kā dzēnieks savu sakāmo norunāja Valdis. Tu esi tik skaista, mazā ar, abas man tik svarīgas un dārgas. Piedod, ka ikdienas steigā esmu tāds ātrs un atturīgs, centīšos laboties. Un atkal Katrīna visam noticēja. Vēl ticamāk, lai tas viss būtu, tad viņš pat paņēma klēpī, lai it kā samīļotu meitu. Anna tēva roku pieskārēnu savā mazajā mūžiņā juta tik otro reizi pa visu šo laiku. Pēc Jāņiem Silva ievēroja, ka Raimonds tāds vēl drūmāks kļuvis. Var jau saprast, ka nav iemesla, lai lēkātu no prieka, bet kaut kāds savāds vīra brālis. Aprunājoties ar viņu, atbildīt kā jau tika sniegta, ka skumīgi, ka visi tā pamazām atstāja šīs mājas, bet Silvas sirds juta, ka patieso iemeslu Raimonds nesaka. Nu labi, neiestek cilvēkam ar varu pa sirdi rakņāties. Raimonds jutās, it kā būtu nomaldījusies aita aiz aploka, staigā, blēj, citas, turpat otru pus žoga, redzēt var, bet tik pie tām neļaus stingrais gans. Raimonds patiešām izstāstītu visu gan Silvai, gan Katrīnai, bet redzot Valda prasmīgos aktīra gājienus, tad tiešām viņš panāks kā gans, kā nomaldījusies aita. Raimonds tiks aiztiekts tālāk prom no bara. Klusēšana spieda nost. Labi, ka Katrīna palūdz, lai kādu brīdi pasēt pie Annas. Tad šis mazais cilvēkbērns, raugoties ar savām mīļajām actiņām viņā, it kā aizgāņā kaut uz brīdi šo nospiedošo sajūtu. Silva savā istabā bija pieņēmusi lēmumu. Neteikt neko Raimondam par nedienām ar to vēstuli, jo viņa jau tā redzēja, ka Raimonda un Valda starpā ir tāda kā nesaskaņa. Izstāstot par šo visu, Silva apzinājās, ka tas tik vēl radīs lielāku plaisu abu starpā.
Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.